kādu materiālu jūs veidojat pastalas? Nu, pastalas vispār veido no ādas. No kādas ādas? Nu, pārsvarā veido no lielopu ādas, bet var jau mēģināt arī kādu citu lopu ādiņu. Cik ilgi kalpo šādi apavi? Pastalas var valkāt 1 gadu, var valkāt 2 gadus, var valkāt 10 gadus. Ja ar viņām dejo dančos, tad droši vien viņas kalpos mazāk, bet ja tikai uzvelk lielos godos, tad viņas būs ļoti garš mūžs viņām būs. Izvēlējies krāsas? Tumšs sarkans vai tumšs zils. Mēs lauzējām. Un tad, kad beigās izrādījās, ka ir izlauzēts nepareizais, tad viss noskaidrojas. Un vēl mēs noskaidrosim, vai ir 2 kreisajām rokām var uztaisīt pastalas 2 kreisajām kājām. 2 kreisajām kājām. Bet to mēs vēl apšaubām. 2 labām kājām vai var uztaisīt pastalas ar 2 kreisajām rokām? Jā, tas būs. Jo tā nav taisnība, ka Laurai 2 labās kājas. Es vakar ar viņu, 2 kreisās kājas. Es vakar ar viņu dejoju, tās nebija 2 kreisās kājas. Kāpēc es atnācu uz pastalām? Man vajag uztaisīt manai princesei pastalas. Un tāpēc es atnācu uz pastalu ievirzi, lai mana princese uz daudzinājumu būtu ar pastalām. Nu, citiem veicās, citi taisa savām princesēm pastalas, bet citas princeses pašas sev taisa pastalas. Neko darīt, tāda dzīve. Kāpēc tu atnāci uz pastalām? Tāpēc, ka man jau sen gribējās uztaisīt pastalas. Es mēģināju ārpus 3x3, man sanāca, bet nu, kā jau pirmās pastalas netika labas, un man viņas regulāri spiež. Ejot daudzinājumos vai vēl kaut kur citur, un tad es nolēmu beidzot. Ir tas brīdis, kad man nometnē nav tik daudz jāstrādā, kā Latvijas sajietos, un es varētu atļauties uztaisīt pastalas. Vai tu plāno šīs pastalas izmantot, piemēram, daudzinājumā, dančos vai pēc nometnes? Noteikti daudzinājumā, tāpēc man ir jāpaspējas uztaisīt šoreiz. Un jā, es pat nācu šur par kleitu vasaras tādu, pie kuras es piemeklēju speciāli šo te zaļo krāsu, lai man pastalas piestāvētu, jo es gribu tiešām viņas izmantot arī ārpus nometnes. Tātad mēs esam nākuši klajā ar aicinājumu motocross rīkotājiem, krūmiņiem un bērziņiem. Mēs esam izdomājuši jaunu ievirzi. Kā? Medicīna, ne, tetovēšanas salons. Jā, tetovēšanas. Bērziņu studio. Vienkārši tas ir tā kā labdarības žests no pastalu ievirzes. Mēs varam uztaisīt pīrsingus, tuneļus, visu izmēru. Pagaidām tikai degunā, nabā un ausīs. Jā. Jā, tā kā, jā. Nākat droši. Vajag tik rakt, ja grib saldu pieni rakt. Vajag tik rakt. Was auch immer er singt. Oh ja. Ja, das ist so hart. Das tut weh. Oh, was ist? Jūs, gerade? Bist du nicht fertig? Weitermachen. Es netālu arī dzīvoju no šeit, un, ja godīgi gribējās kādreiz, nebieži, bet reizi gadā pajautāt saimniekam, lai viņš atļauj uzkupināt gaļu. Un tā doma bija tāda, ka mēs jau sen runājām ar saimnieci, ka tā kā varētu uztaisīt žāvēt, to varētu, bet nekādi nenāca laiks līdz tam uztaisīšanās brīdim. Un tad domāju, varbūt šajā nometnē tā kā piedāvāt. Un saimnieks bija, jā. Reizē! Jā! Es kā palīdzēju, ja? Protams! Es domāju, ka mēs reāli 50%. Kāpēc tik garam skurstenim jābūt iemūrētam, tad tur bija atbildes, tāpēc kā, ja jūs gribat augsto kūpināšanu, tad skurstenim jābūt vismaz 3 metri. Kurš te gribēja ēst, kūpināt? Vairs negrib. Bet, praktiski varam uzlikt tikai 2 kārtas, mēs varam pat 1 kārtiem skaisti sanākt. 1 kārtāt liekam. Nesanāks.
Vairāk tikai varianti. Tas ļoti detalizēti. Tev jāsaka tieši tevis, tu katrs iesīt to. Tas man laikam interesētu šitādi arī. Tas ir tas, ko mēs izdomājam. Forša tā atmosfēra ir tevi tā cilvēki un tā darbošanās, jā. Pamēģini tā, no šāna, tāds nav tā jā. Tur šitas te vīrs Cibls, kas ir diplomēts. Nu, tu var ar otru roku, ja tev arī tā pareizā. Nu, meitenes, ko ir izdo? Es mēģināšu tikai uzsasīt aproci mammai. Nu, viss darbs izdarīt, šodien gulēt mājās. Pirmais jautājums. Vai kāds zina, kā saregulēt projektoru, lai mums mierīgāks vakar tiem, kas perfekcionisti? Nē. Jā, zina. Nākamais ir drusciņi lielākiem. Apšķā rakstīts 2. klase. Dabūs tik punktus, cik jums jārakst kopīgi atbildes. Tu tā neikot? Mēs teiksim ar tevi. Ļoti labi aplausi. Jums sanāk jau daudz labāk.